Pamazām turpinās Valmieras futbola stadiona attīstība, kura būvniecība aizsākās jau 2006. gadā, kad to mudināja darīt Latvijas Futbola federācija. Lai gan līdz šim ekonomiskās krīzes un finanšu trūkuma dēļ ir gājis visādi, tomēr stadionā jau kādu laiku notiek treniņi un aizvadītas arī vairākas spēles. Turpmāk sportisti šeit varēs trenēties arī diennakts tumšajā laikā, jo vakar pirmo reizi tika iedegts stadiona mākslīgais apgaismojums. Izskatās uz šobrīd, kad ir viss kā plānots, tā viss ir noticis jau, un šobrīd arī varam redzēt, kad visi 4 masti, visi kopā ņemot jau 40, gaismas ķermeņi, ir pietiekami spoži un jau iesiluši jau un tādā testa režīmā. Uz šobrīd arī varam redzēt, ja, kad izskatās, ka būs labi. Rudenī tumšais laika periods uznāk ļoti strauji. Līdz ar to treniņu process ir jāiesāk diezgan vēlu, jo bērni no skolām tiek tā, ka viņi tiek. Un līdz ar to, kad šīs gaismas būtu, mēs varētu plānot savu treniņu procesu. Līdz ar to arī šis treniņu process varētu būt ilglaicīgāks un reiz vairākas grupas vienlaikus varētu darboties. Mākslīgais segums, treniņus un spēles šeit ļauj aizvadīt arī rudens un pavasara sezonās, kad laikapstākļu dēļ tam nav piemērots laukums Limbažielā. Valmieras futbola kluba treneris vērtē, ka tas noteikti ļaus uzlabot futbolistu sniegumu. Atšķirībā no zālē laukuma, viņš ir nedaudz cietāks. Un teiksim tā, kad varbūt puišiem, kuri pieraduši vairāk spēlēt zālē laukumu, mākslīgais segums nepatīk, bet viņam tie plusi to, ka viņi var izmantot gan rudenī, gan pavasarī, un neskatoties laika apstākļiem, viņš ir visu laiku eksploatācijā. Lai gan stadiona tribīnēs jau uzstādītas sēdvietas, Valmieras futbola klubs tomēr ļoti cer, ka tuvākajā laikā izdosies iekārtot arī telpas zemtribīņu daļā, kur paredzētas ģērbtuves, inventāra noliktavas, dušas un citas palīgtelpas. Ja būs atrisinātas problēmas ar apgaismojumu, tad otrs problēma būtu tā, ka tomēr mēs vēlētos, ka tik nodot eksploatācijā arī stadiona tribīnes, kur apakšā ir ģērbtuves, bet jau šobrīd šīs ģērbtuves nefunkcionē, un līdz ar to ļoti saspiests ir gan treniņu procesa laikā, gan spēļu laikā, jo iekštelpos Vidzemes Olimpiskā centrā šīs ģērbtuves tik daudz, cik viņas ir, un līdz ar to mums sanāk ļoti bieži, kā te būt nedaudz apdalītiem, jo gan florbols, gan basketbols, gan hokejs, tad ir diezgan problemātiski visiem ietilpt. Ir pa etapiem sadalīti darbi un iespēja robežās. Mēs pa kārtām arī esam nonākuši jau praktiski līdz tam, kad ir palikuši vēl tribīņu ķērbtuvi un iekštelpu apdari, sakārtot tīri iekštelpas tās lietas. Un tas droši vien jau visdrīzāk būs jau nākošās sezonas, jeb kārtas jautājums, pabeigt arī šīs iekštelpas. Uz šobrīd varētu teikt tā, ka uz 80%, vairāk 5% jau ir praktiski visi darbi plānotie ir izdarīti. Līdz šim futbola laukumā jau aizvadītas vairākas nozīmīgas spēles. Vasarā šeit notika Latvijas jaunatnes futbola čempionāts, kā arī Vidzemes čempionāts mazajā futbolā. Pabeidzot darbus pie stadiona tribīņu labiekārtošanas, šeit varēs notikt ne tikai nacionāla mēroga mači, bet būs iespējams aizvadīt arī nelielus starptautiskus turnīrus.